So, Madam Prime Minister, Premjerministra kundze, ekscelences, dāmas un kungi, civilās pilsoniskās sabiedrības kolēģi, labrīt, mani sauc Andris Sprūts. Es esmu Latvijas ārvalstu institūta direktors. Man ir liels prieks šodien jūs uzrunāt Pilsoniskās sabiedrības konferencē Rīgā Eiropas Savienības prezidentūras ietveros. Es jūs sveicinu arī no organizācijas komandas. Mums ir bijusi laba sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām. Es pateicos Latvijas transatlantiskajai organizācijai. Mums ir bijuši vairāki labi partneri, lai organizētu šo pasākumu. Austrumu partnerība ir ļoti svarīgas krustceles. Gan prezidentūras laikā, gan arī pirms tam. Latvija ir noteikusi starp savām prioritātēm šīs partnerības veicināšanu, un Austrumu partnerības samits tiek uztvērts kā galvenais notikums Eiropas Savienības prezidentūras ietveros. Un runājot par pasākumiem un konferencēm, kas ir, protams, ļoti svarīgi, mēs domājam, paturam prātā svarīgākas attīstības tendences mūsu kaimiņu valstīs ilgtermiņā. Eiropas Savienībā izdara izvēli, kā iesaistīt savus kaimiņus. Eiropas Savienība saskars ar vairākiem izaicinājumiem, gan iekšējiem, gan ar ārējiem izaicinājumiem. Pāvests Francis raksturo Eiropu kā vecmāmiņu, taču es domāju, ka šī vecmāmiņa joprojām ir pievilcīga, taču ir joprojām ļoti daudz, ko vajadzētu attīstīt un spēcināt. Integrācijā Eiroatlantiskajā kopienā, Eiropas Savienībā un NATO ir gan Latvijai, gan Baltijas valstīm bijusi ļoti transformatīva. Un mēs esam bijuši diezgan labs veiksmes stāsts. Taču valstis, kas ir mūsu kaimiņos, arī šīm valstīm ir līdzīgas skatījums kā mums, un mēs strādājam pie tā, lai nākotnē šo vīziju attīstītu. Šis process ir apusējs, daudzpusējs. Un valstis, kas ir austrumu partnerības biedri, ir kā galvenie šajā transformācijas procesā. Pilsoniskā sabiedrība spēlē ļoti svarīgu lomu šajā procesā. Šo partnerību mērķis ir attīstīt spēcīgu Eiropas sabiedrību. Un es uzsveru, ka Pilsoniskās sabiedrības konference ir ļoti svarīgs instruments un arī aptvers dažādas idejas. Šeit partneri apmainīsies ar idejām, un mēs apskatīsim ļoti plašas vīzijas. Un vēlreiz es priecājos jūs redzēt Rīgā, sveicinu jūs mūsu komandas vārdā. Visiem jums es vēlu ļoti produktīvas un dinamiskas darba dienas. Paldies! Tagad galvenais runātājs neesmu es. Priecājos aicināt uz skatuves Laimdotu Straujumu, kas sniegs galveno runu. Mēs ļoti priecājamies, ka premjerministra vēlējās piedalīties un dalīties savās domās. – 2014. gadā mūsu premjerministra tika apstiprināta savā amatā un ļoti aktīvi ir darbojusies Austrumu partnerības iniciatīvas veicināšanā. Augsti cienījamie viesi, dāmas un kungi,
Tā ir liela privilēģija jūs sveicināt šeit Rīgā, Pilsoniskās sabiedrības konferencē. Šīs ir viens no trīspusīgajiem pasākumiem šajā nedēļā. Rīgā konference par mediju brīvību notiek šajā rītā. Rīt notiks biznesa fórums, lai veicinātu reģionālo biznesa ekonomikas integrāciju. Tie visi ir ļoti svarīgi elementi austrumu partnerībā, kas atspoguļo ne tikai to bagātību, bet arī ambīcijas, lai izveidotu mierpilnu, bagātu zonu, attīstības zonu. Es nešaubos, ka šis ir viens no Eiropas Savienības svarīgākajiem ieročiem, rīkiem, un šī nedēļa mums sniegs iespēju definēt un veicināt šo partnerību, lai nodrošinātu, ka tā izpilda savu mērķi un arī atbilda uz pilsoņu vēlmēm, kas cenšas attīstīt demokrātiju un tiesiskumu. Tā ir iespēja arī tālāk attīstīt līgums, kas pagājušajā gadā parakstīta ar Ukrainu un Moldovu, un arī jaunu darba plānu, kas pavērs iespējas attīstībai zinātnes jomā. Ikviena no valstīm tiks ņemtas vērā tās īpašās vajadzības. Dāmas un kungi, pilsoniskā sabiedrība ir šīs vīzijas pašā centrā ļoti svarīga, jo cilvēki un nevis valdības veicina šīs vērtības un kas pieprasa reformas un arī prasa no saviem vadītājiem atskaiti. Šie cilvēki veido mūsu nākotni. Pasākumi Ukrainā pagājušajā gadā parāda, cik svarīga loma ir pilsoniskajai sabiedrībai, lai veicinātu mieru un demokrātiju. Un riski, kas pastāv stabilitātei, ja tas nenotiek, šī demokrātija netiek ieviesta. Tātad ir vajadzīga pilsoniskā sabiedrība, kas ir pilnībā iesaistīta pilsoniskās sabiedrības demokrātijas procesos. Šai sabiedrībai jābūt ir dinamiskai, kustīgai, kas veicina progresu un nodrošina demokrātiju. Arī tāpēc tas ir iemesls, kāpēc mēs šodien esam atklājuši šo pasākumu. Un es priecājos redzēt šeit visas ieinteresētās puses no citām valstīm. Dāmas un kungi, tuvāko 2 dienu laikā jums būs iespēja iesaistīties dialogā un apmainīties ar idejām. Pilsoniskā sabiedrība spēlē ļoti strateģisku lomu austrumu partnerībā. Un jūs varēsiet pārunāt to, kā pilsoniskā sabiedrība veicina sociālo iekļautību un attīstību ilgtermiņā. Es uzskatu, ka šodienas konference ir arī par draudzību. Tā stiprinās saites starp Eiropas Savienības partneriem un austrumu partnerības partneriem, kā arī par svaigu pieeju, lai nodrošinātu to, ka mēs stājamies pretī 2015. Gada izaicinājumiem un arī tiem, kas būs tālāk. Dāmas un kungi, man bija prieks jūs uzrunāt šorīt. Un es vēlētos pateikties visiem, kā apmeklēt šo konferenci. Vēlētos pateikties organizatoriem. Par to, ka šis pasākums būs lielisks, esmu par to pārliecināta. Paldies, ka uzklausījāt mani. Es vēlu jums visiem gūt jaunas pieredzes, apmainīties ar viedokļiem un vēlu arī jauku pavadīt laiku mūsu galvaspilsētā Rīgā. Paldies, ka atbraucāt!
Paldies, premjerministra kundze. Paldies par jūsu ieguldījumu, novēlējumiem un par svaigo domāšanu, svaigo pieeju. Es pilnībā piekrītu, tas ir vajadzīgs. Pilsoniskā sabiedrība ir īstā vieta, kur mēs varam šo pieeju izmantot. Es priecājos dot iespēju nākošajam runātājam Kristofam Babinski, kas ir Pilsoniskās sabiedrības fóruma vadības komitejas līdzpriekšsēdētājs. Pēc pusdienām mēs strādāsim darba grupās, un tad ik viens būs aicināts aktīvi piedalīties. Šis fórums, ko pārstāv Kristofs, ir ļoti svarīgs partners, arī ļoti svarīgs partners reģionālā līmenī, lai iesaistītu pilsonisko sabiedrību, arī sadarbojoties ar nepilsoniskām organizācijām. Kristofs moderēs paneli par pilsonisko sabiedrību un austrumu partnerību. Paldies, mikrofons strādā, tas ir panākums. Man ir tehniskas piezīmes. Šo konferenci var skatīties oficiālajā Latvijas prezidentūras mājaslapā www.eu2015.lv. Ik viens runātājs runās 7 līdz 8 minūtes. Šis konferences tēmas ir jūsu programmā. Premjerministra runāja par to, ka šis pasākums būs ļoti dzīvīgs. Mazliet īsumā par sevi pastāstīšu. Esmu no Polijas, no Varšavas, taču es esmu uzaudzis Lielbritānijā, kas arī izskaidro manu akcentu angļu valodā. Es vēlētos piebilst programmas piezīmēm, ka nevalstisko organizāciju situācija nav laba visā pasaulē. Ekonomistā nesen bija raksts par to, ka ir uzbrukumi Āzijai. Arī Krievijā šīs organizācijas ir apdraudētas. Ir ļoti interesanti. Ir ļoti interesanti arī Tiraspolē tas pats notiek. Varas iestādes ir leģitīmas. Valdības ir sapratušas, ka pēkšņi ārzemju ziedotāji investori ir kā apdraudējums. Taču dažreiz viņi to nepareizi saprata, un, piemēram, kad tika uzbrukumi veikti Oxfam, kas ir ļoti dīvaini. Dialogs, kas notiek ar pilsonisko sabiedrību un Eiropas Savienību. Un tās valdībām arī ir apdraudēts. Kādu dienu Baltkrievijas nacionālajā platformā tika izteikti diezgan spēcīgi izteikumi par to, ka pilsonisko sabiedrību vajadzētu kontrolēt, kas izraisa frustrāciju. Kad kāda jēga ir tam, ka pastāv nacionālā platforma, ja neviens tajā nerunā. Azerbaidžānā jūs visi zinat, kāda ir situācija. Tiek izmantota formula, kurā policija cenšas cilvēkus iebiedēt, arestēt. Ir problēmas arī Krievijā, kas uzvedas kā vecmāmiņi. Bet es teiktu, ka ka Krievijas uzvedība ir vēl daudz biedējošāka, kas ierodas virtuvē, varētu vilkt tāds paralēlis, biedē bērnus, liek tiem darīt kaut kādas lietas. Es domāju, ka mums pret to vajadzētu izturēties, attiekties pret Krieviju, respektējot partneru valstu neatkarību. Mēs nedrīkstam atļaut Krievijai spēlēties
ar to, ar šīm organizācijām, jo vēsturiski mēs redzam, ka tas var ļoti sabojāt situāciju. Šobrīd gan oligārhi, gan citi faktori pasliktina situāciju. Šīs nedēļas beigās samita kopsavilkumā parādīsies secinājumi par šo tēmu. Mums ir vajadzīgs arī pārunāt vīzu tēmu. Ar Ukrainu un Gruziju ir nepieciešams apskatīt arī drošības dimensiju un austrumu partnerības programmu pilsoniskajai sabiedrībai. Mums ir nepieciešams arī apskatīties, kādu lomu spēlē OSCE organizācija. Nākošais runātājs būs Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete, Latvijas Republikas pārstāve. And now, yes. Augstgodātā premjerkundze, vēstnieki, godātie klātesošie. Es piedaru pie tiem, kas no personīgās pieredzes zina, ka pilsoniskā sabiedrība un austrumu partnerības valstis ir labākās partneres Eiropai. Pilsoniskā sabiedrība un pilsoniskās sabiedrības organizācija ir nozīmīgi austrumu partnerības partneri un nozīmīgi atbalsta pārmaiņas un pilsoņu tiesības izvēlēties. Eiromaidans ir pats labākais piemērs. Ja nebūtu Ukrainas pilsoniskās sabiedrības aktīvisti, kas bija gatavi riskēt ar dzīvību un veselību, lai aizstāvētu Eiropas vērtības un izvēli par labu Eiropai, tad šobrīd austrumu partnerība būtu stipri savādāka, šis samats būtu stipri savādāks un arī Eiropa būtu stipri savādāka. Līdz ar to pirmkārt vēlos paust savu visdziļāko cieņu un pateicību tiem drosmīgiem ukraiņiem, ko redzējām Maidanā, kas riskēja un arī zaudēja savu dzīvību vai cilvēcisko pašcieņu un lai aizstāvētu pilsoņu cilvēktiesības. Šis ir spilgts piemērs, kad tauta uzņemas savas valsts likteni pati savās rokās. Paldies, veltam šos apsveikumus tiešām mūsu draugiem Ukrainā. Kad dzirdu sūdzības, ka austrumu partnerība nesniedz gaidītos rezultātus, ka tā lēnām izdziest, viena no pozitīvajām atbildēm, ko sniedz šādos gadījumos, ir tāda, ka pilsoniskā sabiedrība, kas atbalsta Eiropas Savienību, ir galvenais sasniegums austrumu partnerībā. Demokrātiskas un eiropeiskas pilsoniskās sabiedrības izveidošanās austrumu partnerības valstīs ir iespējams viens no galvenajiem sasniegumiem, ko šī partnerība ir panākusi papildus ekonomiskajai dimensijai. Pilsoniskai sabiedrībai tiek sniegti neliels finansējums, taču galvenokārt tiek sniegts atbalsts, lai veidotu reformas un tās īstenotu. Ir spēki reģionā, kas galīgi nepriecājas par šo notikumiem, un tad ir tie spēki, kas atbalsta atbalstošo pilsonisko sabiedrību. Bet katrā ziņā austrumu partnerība ir izveidojusi atbalstu pilsoniskajā sabiedrībā, kas ir arī tās spēcīgākais partneris. Un tas ir panākts bez milzīgiem naudas līdzekļiem, tikai neliels austrumu partnerības finansējums, apmēram 5%, tiek novirzīts pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu finansēšanai. Un pat šajās programmās lielāks uzsvars tiek likts uz lielajiem projektiem, kurus vada multinacionāli NVO
un līdz ar to nelielās vietējās grupas saņem aizvien mazāk finansējumu. Tādēļ katru reizi, kad tiekos ar komisāru Hānu, es vienmēr aicinu novirzīt vairāk finansējuma mazākiem projektiem austrumu reģionos, lai tādajādi novirzītu līdzekļus un grantus arī mazākiem projektiem, ne tikai visiem parastiem, ierastiem, lielajiem projektiem. Nauda ir tikai neliela daļa no transformācijas procesa, un visnozīmīgākie ieguvumi, ko ES var un ko tai vajadzētu piedāvāt, ir lielāka mobilitāte. Tas ir kas tāds, ko cilvēki sagaida gan Gruzijā, gan Ukrainā. Vīzu režīma liberalizācija joprojām ir nozīmīgs rīks, kā veicināt demokrātiskas pārmaiņas, un tas vienlaikus ir arī katalizators reformu procesam šajās partneru valstīs. Līdz ar to esmu pievienojusies daudziem aicinājumiem veicināt vīzu režīma atvieglošanu ar visām austrumu partnerības valstīm. Man, protams, ir skaidrs, ka šīm valstīm ir jāizpilda tehniskās prasības, tāpat kā arī ir nepieciešami noteikti politiskie lēmumi. Taču esmu pārliecināta, ka šie gan tehniskie, gan politiskie jautājumi ir vienlīdz nozīmīgi, un Eiropas līderiem un valstīm ir jāizrāda lielāka politiskā griba īstenot šos te nolīgumus. Šis ir nozīmīgs uzdevums Eiropas Savienībai, un lielākā daļa austrumu partnerības iedzīvotāji arī ļoti vēlas, lai tiktu ieviesti šie atvieglojumi. Es zinu, ka tās valstis, kas ir parakstījuši asociācijas līgumus ar Eiropas Savienību, tās sagaida no mūsu līderiem skaidru valodu par šo valstu Eiropas perspektīvu. Diemžēl, vairākās ES dalību valstīs paplašināšanās pēdējo 5 līdz 7 gadu laikā ir kļuvusi par tādu tabū tēmu. Taču es gribētu aicināt, ka norādīt šīm asociāciju līgumu parakstījušajām valstīm, ka tam tomēr ir izredzes. Viņām jau ir šie asociācijas līgumi, un tos īstenojot, tas tiek veidots labs pamats, lai veidotu spēcīgāku valsti, un līdz ar to arī ar laiku nonāktu pie pārunām par dalību ES. Šis ir process, ko Latvija izgāja NATO kontekstā. Nepārtraukti tika teikts, ka Latvijai vēl nav īstais brīdis pievienoties NATO, un iespējams tāds brīdis nekad arī nepienāks, taču mēs neklausījāmies šajos kritiķos, šajās negācijās, mēs sagatavojāmies, un tiklīdz durvis atvērās pat nelielā spraudziņā, mēs uzreiz pa tām iespraucāmies, un, kā zināms, mēs tagad esam pilntiesīgi NATO partneri. Tāpat arī būs Grūzijai, Moldovai, Ukrainai, ja vien tās spēs parādīt spēcīgu gribu attiecībā uz ES. Taču tas, protams, prasīs laiku, pacietību un politisko gribu veikt reformas, un pilsoniskajai sabiedrībai ir īpaša loma šo asociācijas līgumu īstenošanas uzraudzībā. Es domāju, ka tieši pilsoniskai sabiedrībai ir jāsagatavo pašai savs progresa ziņojums, un Eiropas Savienībai šī informācija ir jāņem nopietni, sagatavojot progresa ziņojums un rekomendācijas attiecībā uz ES integrāciju. Īsumā tikai pieminēšu korupciju un oligarhus, kas ir nopietna trūkums, nopietna problēma, ar ko ir ļoti grūti cīnīties. Pat 25 gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas un 10 gadus pēc iestāšanās ES, mēs joprojām neesam spējuši pilnībā atbrīvoties no korupcijas un no oligarhu varas politiskās tirgošanās.
Tādēļ es aicinu jūs, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, pastāvēt par šo problēmu risināšanu. Gadiem ilgi Eiropas Savienībā mēs neesam nopietni ņēmuši to, cik lielā mērā nauda ir tikusi izmantota politikā Ukrainā. Mēs neņēmām vērā visus ziņojumus no pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem, un visbeidzot 13. 14. gada mijā atklājās, ka tas viss ir patiesība, un Eiropas Savienībai nācās tam pievērst uzmanību. Un divi pēdējie punkti, ko vēlos uzsvērt. Pirmkārt, mūžīgais kārdinājums, kas pastāv starp reālu politiku un vērtībām. Vienmēr ir bijis nepieciešams atrast pareizo līdzsvaru starp reālu politiku un vērtībām, un pilsoniskai sabiedrībai ir īpaši nozīmīga loma. Kad vien politiķi pārkāp šo šauro robežu starp kompromisu un vērtību nodošanu, jums ir jāatgādina, jums ir jāpaceļ balss un spēcīgi jāvērš uzmanība uz situāciju. Jo šie ir demokrātijas pamatprincipi, un Eiropas valstis zeļ tieši tādēļ, ka mēs esam patiesi demokrātiskas sabiedrības. Un visbeidzot, paužu visdziļāko līdzjūtību politiskajiem ieslodzītajiem. Šie drosmīgie vīrieši un sievietes, kas cīnās par savām pilsoniskajām tiesībām, maksājot par tām ar savu brīvību. Šis ir īpaši nozīmīgs punkts, kur nav iespējams nekāda veida kompromiss starp ES un mūsu austrumu partneriem. Šeit mums ir tiešām jāieņem stingra nostāja, vairāk ir vairāk, mazāk ir mazāk principā. Paldies un novēlu jums auglīgas un veiksmīgas diskusijas šajā nozīmīgajā fórumā. Paldies, un paldies, ka arī ievērojāt atvēlēto laiku. Man tikai neliela piezīme par reālu politiku un vērtībām. Es domāju, ka vērtības ir daļa no politikas, jo politika bez vērtībām nav racionāli iespējama. Mūsu nākamais runātājs būs Oleks Ribačuks. Viņš ir šajā ietilps kategorijā dzīvīgs un runātīgs. Viņš ir bijušais Ukrainas vicepremjers, atbildīgs par ES integrāciju. Man īsumā jautājums, vai šobrīd šāds amats Ukrainā vispār ir. Tad vēl jums veiksmi, ja vēlaties atgriezties šādā amatā, bet katrā ziņā šobrīd Ribačuk kungs ir pilsoniskās sabiedrības aktīvists. Paldies, un paldies premjerministrs kundzei, paldies Latvijai par mūsu uzņemšanu šodien. Manuprāt, tas ir ļoti simboliski. Zinu, ka Baltijas valstis bija pēdējās, kuras tika piespiestas iesaistīties un pirmās, kas izstājās no Padomju Savienības. Jo Padomju republikas vienmēr tika prezentētas kā tādas draudzīgas un mīlošas māsas, taču, jāsaka, Baltijas valsts tiešām bija iedvesmas avots, kā jūs stājāties pretī Kremļa mašinērijai, un pirmajos mēnešos pēc jūsu rīcību, pirmajos mēnešos pēc Padomju Savienības sabrukuma, jūs tikāt tam visam pāri, jūs esat lepni ar savu dalību ES un NATO, un tas ir tiešām mums ļoti iedvesmojoši. Mēs saprotam, ka, lai panāktu neatkarību, ir par to jāmaksā. Tik daudz runāts par Ukrainas pilsonisko sabiedrību, es šeit nemaz neko vairāk nevaru papildināt. Mēs esam tiešām dzīvības pilni, mēs spējām gāzt prezidenta Janukoviča režīmu, un mūsu šīs vibrācijas ir jūtams arī ES. Taču vēlos runāt par saviem iespaidiem darbā ar Briseli, kad biju vicepremjers.
un arī par pieredzi pilsoniskajā sabiedrībā. Nu, kas attiecas uz Briseles un valdības birokrātiju, viss ir vairāk vai mazāk skaidrs, taču no manas viedokļa es biju tiešām pārsteigts par to, kas tad ES ir partneris Austrumu partnerības pilsoniskajai sabiedrībai. Es naivi biju iedomājies, ka ir, tā kā ir Ukrainas pilsoniskā sabiedrība, tad ir arī šāda veida entitāte Eiropas Savienībā. Pirmajā reizē, kad tika uzaicināts uz kādu pilsoniskās sabiedrības konferenci, tā notika Ukrainā, to organizēja ekonomiskās un sociālo lietu komitejas, ar to iepriekš nebiju sastapies. Konferences notika Kijevā, 5-zvaigžņu viesnīcā. Atmosfēra man ļoti pārsteidza, jo bija daudzi ukraiņu runātāji, ar kuriem ko es nespēju sasaistīt ar pilsonisko sabiedrību. Un tad es sāku domāt par to, kā tas izskatās no Briseles viedokļa. Jo no Briseles viedokļa pilsoniskā sabiedrība lielākoties sastāv no darba devējiem, arotbiedrībām un citām organizācijām. Es biju uzaicināts kā šie citi pārstāvji, un tas bija pirms apmēram 5 gadiem. Un tad nāca pārsteigums pēc pārsteiguma. Tajā brīdī Ukraina bija pārstāvēta dažādās organizācijās, un Ukrainas pilsonisko sabiedrību tātad pārstāvēja darba devēji, ārotbiedrības un ministru vietnieki, kas tātad aizstāja šo sadaļu visi citi. Un tad, kad es uzdevu jautājumu, kādēļ tas tā, es saņēmu tādu nosodošu atbildi no Ukrainas valdības, sakot, ka vai tad jūs domājat, ka ministru vietnieki nav pilsoņi, vai tad viņi nav daļa no pilsoniskās sabiedrības. Tas ir tas, kā tas viss sākās. Tad es tiešām centos izveidot tādu interaktīvu mehānismu. Es vairākus gadus runāju ar ECOSOC pārstāvjiem, pārācos uz Briseli, runāju ar Ukrainas ārotbiedrībām, darba devējiem. Viņi mani atzina, jo es biju valdības augstākā līmeņa amatpersona. Es biju autoritāte, līdz ar to es tiku atzīts par visi citi, bet vienlaikus arī kā daļa no viņiem. Tad, kad es pametu šo uzdevumu, jo Brisele pārgāja tādās nebeidzamās pārunās, tad attiecībā uz ārotbiedrībām, varbūt arī Latvijā, jūs esat to piedzīvojuši, tās nekad neaizstāv cilvēku tiesības. Tad, kad viņiem vaicā, cik ir viņu dalībnieku šajās organizācijās, viņi saka 5-10 miljoni, un Briselē es savukārt redzēju ļoti pazīstamas sejas no postpadomju valstīm. Esmu diezgan pārliecināta, ka bija postpadomju ārotbiedrību vadītāji, kas sēž Briselē, jūtas ļoti ērti, risinot šādus pseido pilsoniskās sabiedrības jautājums. Un Ukrainā mums, piemēram, ir milzīgi daudz ārotbiedrības, kas pārstāv visus sektorus, un viņi man sacīja, Rībačuka kungs, mēs jau 10 gadu komunicējam ar Briseli, un skaidrs, ka viņi līdz ar to jau ir guvuši plašu pieredzi un zin, kā to darīt. Taču Ukrainā un Ukrainas pilsoniskajā sabiedrībā, manuprāt, joprojām pastāv šī sadaļa visi citi. Es neredzēju, ka arotbiedrības vai darba devēji piedalītos demonstrācijās Maidanā. Neredzēju, ka viņi protestētu arī pirms tam. Jā, protams, daži no viņiem vēl tikai pirms dažām
nedēļām protestēja Kijevā tādēļ, ka kāds liels uzņēmums bija piedzīvojis problēmas. Taču, ja Brisele turpina domāt tādās pašās kategorijās, tad nākamā Ukrainas pilsoniskās sabiedrības paudze var ierasties vienkārši 2 privātās lidmašīnās ar, piemēram, Ukrainas lielāko uzņēmumu pārstāvjiem. Otrajā lidmašīnā ieradīsies galveno ārotbiedrību pārstāvji. Un tas būtu ļoti skaisti un ērti pārunām Briselē, jo runāt par oligarhu varas mazināšanu Ukrainā ar galvenajiem uzņēmējiem un galvenajām ārotbiedrībām. Es ceru, ka tas tā nenotiks, taču nopietni runājot, šis ir arī mūsu galvenais izaicinājums, jo ņemot vērā pilsoniskās sabiedrības nozīmi Ukrainā, viens no šiem galvenajiem jautājumiem, kas ir izskanējis, kā pilsoniskai sabiedrībai var būt lielāka ietekme šajā austrumu reģionā un ES politikā, tad, ko tad mēs ietekmēsim, kas tad pārstāvēs Ukrainas pilsonisko sabiedrību un kas tiks ievēlēts nākamgad šajos pārstāvjiem, tos nemaz nezinu. Katrā ziņā šī sadaļa visi citi Ukrainā aizvien ir svarīga un aktīva, un tā veicina reformas, tā izraisa reformas Ukrainā. Mēs esam arī dabīgi sabiedrotie. Mēs esam nopietni noskaņoti padarīt Ukrainu par Eiropas valstu. Tā ir absolūta mūsu prioritāte. Daudzi mūsu domu biedri ir arī šodien šeit. Tas, vai mēs esam vai neesam strateģiskie partneri, mums ir pilnīgi vienalga. Mēs darīsim to, ko mēs vēlamies panākt. Un es arī esmu apmeklējis ASV, piedalījos milzīgā pilsoniskās sabiedrības konferencē, kur bija arī dažādi valdību pārstāvi, milzīgs, grandios pasākums. Taču arī šeit pilsoniskā sabiedrība tika deklarēta, nosaukta par stratēģisko partneri, taču man nav skaidrs, ko tad tas īsti nozīmē šī stratēģiskā partnerība. Cik es saprotu, tā nozīmē iesaisti un nozīmīgu lomu politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā. Tas nozīmē, ka veidot šīs kopīgās struktūras, kur Ukrainas pilsoniskā sabiedrība, kas pilnībā atbalsta ES vērtības, ka tai varētu būt nozīmīga loma ne tikai likumdošanas sagatavošanā, ko mēs jau daram, bet sadarboties ar valdību tādajādi, ka valdība nevarētu to ignorēt vai tikai pieņemt zināšanai un tad uzreiz aizmirst. Es domāju, ka šī kombinācija, kur ES un dažādi sponsori, ES iestādes, kas var kontrolēt, ka šie līdzekļi netiek iztērēti, tas ir pat labākā kombinācija. Mr. Rybačuk, thank you very much. Paldies, Rybačuk kungs. Es jums varu apgalvot, ka pārāk daudz nav mainījies. Taču aizstāvot citas organizācijas Briselē, man jāsaka, ka tās ir veiksmīgāk darbojas, piemēram, ECOSOC. To var salīdzināt ar tādu kādu ļoti vecu 8 kāju, bet tomēr tās labi darbojas. Es atvainojos ECOSOC kolēģiem, kas šeit ir zālē. Pieteikšu nākošo runātoju. Tas būs Ales Bielicki. Ir Baltkrievijas cilvēktiesību centra Vjasna priekšsēdētājs un arī Starptautiskās cilvēku tiesību federācijas viceprezidents. Es vēlos arī izteikt cerību, ka tie politiskie ieslodzītie, kas ir Ukrainā, tuvākajā laikā tiks atbrīvoti. Lūdzu. Es runāšu krieviski. Es vēlētos pirmkārt pateikties saviem kolēģiem,
nevalstisko organizāciju pārstāvjiem dažādās austrumu partnerības valstīs, jo es esmu ļoti labi izjūtis jūsu palīdzību šo gadu gaitā, kamēr atrados prizonā, cietumā. Ir ļoti unikāls gadījums, jo manas vēlmes ir materializējušās, un pagājušajā gadā man vienkārši izmeta no šīs kolonijas. Tas ir ļoti pozitīvs piemērs, kas parāda to, ka, ja mēs vēlamies kaut ko sasniegt, mēs visi to varam kopā izdarīt. Es ļoti ceru, ka nākošajā mūsu tikšanās laikā šajā pašā vietā būs mani kolēģi un draugi no Azerbaidžānas, kas šobrīd tieši pēdējā gada laikā viņi ir nonākuši cietumā. Un cietumā es saņēmu fotogrāfijas no kāda drauga, un kad es iznācu ārā, viņu iesēdināju. Un atkal ir tā, ka mums visiem kopā ir jācīnās par kolēģu un draugu atbrīvošanu. Tas parāda to, cik ļoti situācija mūsu valstīs ir nestabila un cik ātri tā mainās. Atceroties Austrumu partnerības dibināšanas brīdi Prāgā, arī daži no jums bija klāta tajā laikā, pastāvēja 5+1 formula. 5 valstis bija apmēram līdzīgā attīstības līmenī un arī kontaktu ziņā, kas pastāvēja ar Eiropas Savienību, un viena, kura nezināja, ko iesākt. Šo gadu laikā ir notikušas ļoti straujas izmaiņas, un šī formula šobrīd ir mainījusies. Šobrīd tā ir 3+1+2. Ir valstis, kas ir izrāvušās attīstībā, ir ļoti centušās, lai pievienotos Eiropas kopienai, lai šīm valstīm tuvinātos. Šīs valstis ir patiesībā ļoti varonīgus pūliņus pielikušas, ir arī zaudēti cilvēku resursi, ir bijušas lielas ciešanas. Ir ļoti skaidrs, ka šīm valstīm ir jānāk kādam skaidram signālam no Eiropas Savienības par to, ka tām ir perspektīva Eiropas Savienības kontekstā, jo šīs valstis ir ļoti augstu cenu par to maksājušas un vēl joprojām maksā. Saprotot šo situāciju, mēs ceram, ka bijušās Padomju Savienības valstis savā ziņā to varētu teikt par tautu cietumu, kas iepriekš bija Krievijas impērija, pēc tam tā bija Padomju Savienība. Man šķiet, ka mūsu bijušie kolēģi tauta cietumā, metaforiski izsakoties, saprota labāk to situāciju, kurā mēs atrodamies. Un viņiem ir arī savā ziņā morāla atbildība palīdzēt šīm 3 valstīm, kas vēlas pievienoties Eiropas ģimenei. Nesaprotamā stāvoklī atrodas Armēnija, kas vēlas draudzēties ar visiem, bet tā nenotiek. Ir skaidrs, ka agri vai vēlu būs jāizdara izvēle. Es domāju, ka pilsoniskās sabiedrības loma, nosakot šo izvēli Armēnijā, būs ļoti liela tuvākajā laikā. Pasliktināta situācija ir arī Azerbaidžānā tieši pēdējo 3 gadu laikā, un šobrīd pēdējais Eiropas diktators Aleksandrs Lukašenko ir atdevis savus laurus citiem prezidentiem Eiropā, un šobrīd viņš droši vien ir 3. Alijevs ir viņu apsteidzis. Azerbaidžānā ir vairāk nekā 100 politiskie ieslodzītie. Pilsoniskā sabiedrība tiek vajāta, un viņi saka, ka notiek traģiski notikumi, nekaunīgā veidā tiek iznīcināta pilsoniskā sabiedrība, un tas viss notiek Eiropas acu priekšā. Taču es domāju, ka Kamilējevs rīt būs klātesošs bibliotekas ēkā. Es nezinu, kā šīs lietas var savienot, tiešām nesaprotu. Ir jābūt precīziem kritērijiem,
kā attiekties pret valstīm, kurās ir autoritīvi režīmi, tieši AP dalību valstīm, kas attiecās gan uz Baltkrieviju, gan arī uz Azerbaidžānu. Nedrīkst atļaut piešķirt kaut kādas privilēģijas šīm valstīm, uzlabojot attiecības. Ja šajās valstīs situācija nepalielinās, bet pasliktinās demokrātisko brīvību ziņā, ekonomiskā sadarbība notiek caur citiem mehāniskiem, ne caur austrumu partnerību, taču skaidri redzams, ka austrumu partnerība to veicina. Ir arī lieli līdzekļi austrumu partnerības ietveros, un tikai neliela daļa no tiem tiek atvēlēta pilsoniskajai sabiedrībai. Baltkrievijai tie ir 10% kopējā finansējuma, un jautājums ir, kas tad ir īstie biedri savienotie Eiropas Savienībai. Man šķiet, ka tā ir tieši pilsoniskā sabiedrība, jo pilsoniskā sabiedrība ir aktīva, pro-eiropeiska mūsu tautas daļa un ir lokomotīvi, kas velk mūsu valstis. Austrumu partnerība nedrīkst pārvērsties par tādu mehānismu, kas atbalsta autoritārus režīmus. Tā ir jābūt kā instrumentam, kas aizstāv Eiropas Savienības vērtības tajos sabiedrības slāņos, kas šīs vērtības saprot. Te ir jābūt arī demokrātijas un cilvēku tiesību atbalsta platformai mūsu valstīs. Nedarbojas tas, ka politiķi velk valstis kaut kādā Eiropas kopienā runājot par vērtībām. Arī pēdējā laika vēsture to parāda ne Franko režīms, ne Sanlazaro režīms, ne Portugālē. Spānijā nebija brīvības, arī Baltijas valstīs nebija brīvības, ka tās bija Eiropas, PSRS sastāvā. Tikai pēc šo režīmu krišanas notika pievienošanās, šīs valsts pievienojās Eiropai, Eiropas vērtībām. Un mēs redzam, ka Azerbaidžāna ir ievilkusi, ir tikusi ievilkta Eiropas padomā, bet neviens nezina, ko ar to darīt, jo tā pārkāpja visus noteikumus, pēc kuriem funkcionē organizācija. Tāpēc ir svarīgi nevis skatīties, klausīties to, ko saka valdība, bet gan skatīties uz reālu rīcību. Un runājot par attīstītajām valstīm, kuras es pieminēju, mēs atceramies Ukrainas rūgto pieredzi pēc oranžās revolūcijas, kad tika likts ļoti liels cerības uz to, ka Ukraina varēs ātri iet pa Eiropas ceļu, taču sekoja vilšanās, kas notika pēc oranžās revolūcijas. Un man šķiet pilsoniskās sabiedrības nesagatavotība spēlēja negatīvu lomu. Ļoti gribētos, lai tās cerības, kas šobrīd tiek liktas uz Ukrainu un uz Ukrainas pilsonisko sabiedrību, lai tās atkal nebeigtos ar vilšanos. Mums ir jāskatās uz to, ko dara mūsu valdības. It sevišķi, ja tur situācija ir nestabila. Miljardiem dolāru pazūd ne tikai Ukrainā, bet arī Moldovā. Kā to visu var salikt kopā kā to visu savietot kopā un lai šīs valstis arī kļūtu par attīstītām valstīm partnerības ietveros. Un mūsu loma, kā kontrolieru loma, ir arī svarīga. Runājot par Baltkrieviju un Azerbaidžānu, attiecības ar pilsonisko sabiedrību ir ļoti labs rādītājs. Piemēram, Baltkrievijā un Azerbaidžānā ir politiskie ieslodzītie, tiek ierobežota prese un internets, sabiedriskie aktīvisti tiek ierobežoti, arī NVO, arī nedemokrātiskas vēlēšanas, kāds notiek Baltkrievijā, ir jāizdara ļoti skaidri secinājumi un jācenšas panākt kaut kāds rezultāts, nevis saspēlēties ar šo valstu līderiem, bet tieši
darbojoties ar šo valstu pilsonisko sabiedrību. Neskatoties uz to, ka mūsu valstis ļoti ātri dažādi attīstās, ir ļoti skaidrs, ka solidaritāte starp pilsonisko sabiedrību mūsu valstīs un horizontālās saites ir tas pamats, kas mūsu nākotnē sniedz kādu optimismu. Paldies! Paldies, nav vairs ko piebilst. Nākošais runātājs ir vēstnieks Juris Poekāns, īpašo lietu vēstnieks. Tāpēc jāsaka, ka tas, ko jūs teicāt, bija ļoti vērtīgi. Ārlietu ministrijas vārdā vispirms es vēlētos uzrunāt, sveicināt visus konferences biedrus un īpaši pateikties Austrumu partnerības pilsoniskās sabiedrības fórumam un visiem, kas piedalījās šī pasākuma gatavošanā. Es neesmu pilsoniskās sabiedrības aktīvists, un tāpēc ļaujiet man jums sniegt citu perspektīvu no Eiropas Savienības prezidentūras viedokļa. Es pastāstīšu par kopā no savas skatu punkta. Ir pagājis pusotras gads kopš samita Viļņā, un vairākas reizes jau ir teikts, ka šī aina ir ļoti sajaukta, runājot par austrumu partnerību, un galvenais sasniegums, kas arī ir minēts vairākas reizes, ir tas, kā ar Moldovu, Ukrainu un Gruziju ir noslēgti asociācijas līgumi, kas ir ļoti svarīgi instrumenti, lai notiktu izmaiņas šajās valstīs. Tajā pašā laikā ir ļoti svarīgi, lai mēs Baltkrieviju un Azerbaidžānu neatstātu novārtā, jo tas ir ļoti svarīgas biedras un arī svarīgi Eiropas Savienības sadarbības partneri. Es domāju, ka viens no galvenajiem aspektiem, ko mēs redzējām Viļņā, ir tas, ka brīva izvēle ir veicināta šajās valstīs. Ir noteikti fórums par ekonomisko attīstību. Pusotru gadu pēc Viļņas ir ļoti labi, ka nav vairs Janukoviča kunga. Es domāju, ka Ukraiņi piekristu manam apgalvojumam. Šajā pašā laikā es ļoti priecājos par pilsoniskās sabiedrības aktivitāti Ukrainā un ieguldīto darbu. Jā, aina ir ļoti dažāda. Es domāju, ka nākošie tuvākie gadi būs ļoti svarīgi Eiropas partnerības attīstībai, un veiksme būs ļoti atkarīga no tā, kā ar Moldovu, Ukrainu un Gruziju tiks pamazām ieviesti asociācijas līgumi. Es vēlos arī uzslavēt šīs valstis, jo tās ir izdarījušas lielisku izvēli, tās ir pietuvojušās Eiropai, un tās ir nolēmušas iet šo ceļu, tāpēc mums vajadzētu pēc iespējas vairāk atbalstu šīm valstīm nodrošināt. No manā viedokļa pilsoniskā sabiedrība ir, kā Rubičuk kungs teica, citi, šī sadaļa citi. Un šeit ir jānodrošina neatkarīgā kontrole, asociācijas līguma kontrole. Tas ir ļoti grūti izdarāms, jo šajās valstīs ir ļoti spēcīgs padomju mantojums. Tas nozīmē, ka reformu ieviešana būs ļoti grūta. Būs vajadzīgi ļoti lieli pūliņi. Es vēlētos novēlēt pilsoniskajai sabiedrībai šajās valstīs būt stiprai un nepaļauties nogurumam, kas notiek 2014. gadā, jo bez neatkarīgas kontroles nebūs iespējams lauzt korupcijas nastu. Šie 3 gadi tuvākie būs ļoti svarīgi šīm valstīm un arī Eiropas Savienībai kopumā. Un vēl kāda lieta, kas jāmin, pēc manām domām tā ir ļoti svarīga, ko Beļatski kungs minēja. Ir skaidrs, ka pilsoniskā sabiedrība ir galvenais dzinulis Eiropas demokrātijai. Skatoties uz austrumu partnerības valstīm, rodas sajūta, ka šīs valstis pašas dažreiz nevar definēt, ko tās vēlas. Tas ir
jautājums dažreiz ir, kas ko piedāvās. Arī valstīs, kur ir ļoti spēcīgas eiropeiskās, proeiropeiskās sajūtas, ir liela iedzīvotāja daļa, ka kaut kur citur varēs dabūt kaut ko vairāk. Es domāju, ka tas atkarīgs no šo valstu pilsoniskajām sabiedrībām. Šīm sabiedrībām jāizlemj par nākotnes galvenajām prioritātēm. Tam nevajadzētu būt tā, ka tas atkarīgs no tā, kura piedāvājums būs labāks. Pat ja jūs nesaņemat pozitīvas atsauksmes no Eiropas Savienības amatpersonām, tas nav par to, kādas piezīmes ir izteikts, bet gan par to, ka ir jāiegulda liels darbs ceļā uz Eiropas kopienu, neskatoties uz to, cik tas varētu būt grūti. Skatoties uz Ukrainu, Moldovu un Gruziju, es ticu, ka, ja ir noslēgts asociācijas līgums un šī perspektīva attiecībā uz Eiropu ir, tad arī pilsoniskajā sabiedrībā ir vairāk iespēju. Būsim realisti. Ja nebūtu perspektīvas vīzu atvieglojumiem, tad būtu ļoti grūti arī likumdošanas izmaiņas ieviest. Eiropas Savienība ir nolēmusi konkrētas lietas par šīm valstīm, un tāpēc arī pilsoniskajai sabiedrībai šajās valstīs ir vairāk iespēju. Taču valstis, kas šobrīd neiet Eiropas Savienības integrācijas ceļu, Azerbaidžāna, piemēram, Baltkrievija, es domāju, ka Azerbaidžāna ir mazāk iespēju ietekmēt situāciju, jo valdība to nevēlas. Taču es domāju, tas ir ļoti strīdīgs jautājums, jo vairāk saistība ir ar šīm valstīm, ir arī vairāk iespēju uzlabot cilvēktiesību situāciju. Piemēram, runājot par Azerbaidžānu un Baltkrieviju, ja viņām ir kaut kas vajadzīgs no Eiropas, tad galu galā mums rodas arī kādi instrumenti, kuri palīdz ietekmēt situāciju šajās valstīs. Es ticu, ka dialogs ar šīm valstīm būs efektīvs. Pēdējais, ko vēlos teikt, mēs neesam to pārunājuši. Neminēšu arī, kuri delegāti tieši ir saistīti. Tas ir saistīts ar šo valstu neatkarības pūliņu stiprināšanu, tādas valsts kā, piemēram, Baltkrievija. Baltkrievijas civilējai pilsoniskai sabiedrībai būs vajadzīgs ļoti spēcīgs atbalsts šajā ziņā. Paldies! Paldies! Ļoti noderīga informācija. Tagad ir laiks jautājumiem un atbildēm. Pamājiet ar roku, ja jums ir jautājumi. Adamčuku kungs, lūdzu īsi. Es mēģināšu. Es esmu Andrejā Adamčuks. Es pārstāvu to 8 kāju, par ko jūs runājāt, sociālo komiteju. Vai pat sliktāk, es pārstāvu Polijas arotbiedrību Solidarność. Ja, teiksim, Polijā jūs mēģinātu pārliecināt pilsonisko sabiedrību, kas Solidarność organizācija nav pilsoniskās sabiedrības daļa, būtu grūti to saprast, vismaz Polijā tā būtu. Taisnība, ka ESOK pārstāv citas intereses, nekā misters Rybačuks stāstīja. Tās pārstāv arī arotbiedrību un nodarbināto tiesības. Viņas var pastāvēt miljoniem cilvēku tiesības, kas ir saistīti ar šīm organizācijām. Un taisnība, kā ESOK ir daļa no tīkla, no Eiropas organizāciju tīkla, un asociācijas līgumi, kas slēgti
ko Eiropas Savienība slēgusi ar Ukrainu, Gruziju un Moldovu, ir to mērķis ir tuvināt Eiropas vērtības. Šīs valsts tuvināt Eiropas vērtībām un arī Eiropas institūcijām. Es nedomāju, ka ir ļoti noderīgi Eiropas Savienību mācīt par to, kā vajadzētu organizēt savas institūcijas. ESOK ir iekļauts šajā līgumā, un tas tiešām pārstāv savas apakšvienības. Protams, tā ir ilūzija, ka transformācija partneru valstīs var tikt veikta bez sociālo partneru iesaistīšanās, kā arī bez arotbiedrību un darba devēja iesaistīšanās. Šī transformācija būtu ļoti grūta tādā formātā. Un jo vairāk tā aptver, jo labāks būs rezultāts. Tāpēc, iespējams, jūs varētu nebūt apmierināti ar arotbiedrību sniegumu Ukrainā, taču necentieties tos izslēgt no procesa, drīzāk centieties tos reformēt. Mēs zinām ļoti labi, kādi trūkumi tām ir, taču vislabākais ir tā vietā, lai tās izslēgtu, ir tās iesaistīt sociālajā dialogā. Paldies! Thank you very much. Do you want to? Liels paldies! Vai kāds no panelistiem vēlas atbildēt, tad dosim vārdu nākamajam jautājumam. Stepans Grigorjans no Armēnijas. Man ir 2 jautājumi, varbūt pat ierosinājumi. Pirmais saistīts ar asociācijas līgumu, ko parakstījuši 3 valstis, un daudz kas par to dzirdēts. Un varbūt būtu pareizi no mūsu fóruma sagatavot paziņojumu par īstenošanas procesa uzsākšanu, jo, kā zināms, šis process ir iesaldēts un mums vajadzētu aicināt valdības atsākt šo procesu. Un otrs jautājums ir saistīts ar Nadeždu Savčenko. Šeit situācija ir attīstījusies, mums ir ne tikai politiskais ieslodzītais, mums ir politiskais ķīlnieks. Šī ir jauna situācija, un es domāju, ka arī šajā gadījumā mums vajadzētu sagatavot paziņojumu no mūsu fóruma, un mūsu izcilie runātāji, es domāju, ka to varētu atbalstīt, un pateicos vēstnieku kungam par to, ka jūs pacēlāt šo jautājumu par asociācijas līgumu īstenošanu. Paldies! Nākamais jautājums. Paldies! Es esmu no Azerbaidžānas un pateicos visiem runātājiem. Vakardien Azerbaidžānā piedzīvojam traģēdiju. Nodega kāda ēka. Un šī ir, protams, iespējams laba iespēja paust kritiku pret valdību. Es vēlējos lūgt mirkli klusuma, taču, diemžēl, līdz šim nebija šāda iespēja. Azerbaidžānā esam piedzīvojuši dažādas problēmas, un vairāk mūsu kolēģi ir arestēti, pret viņiem tiek īstenot izmeklēšana, taču tas nenozīmē, ka pilsoniskā sabiedrība nepastāv. Tā nav taisnība. Mums ir 4500 NVO, un 300 no tiem cīnās tieši par pilsoniskajām tiesībām. 311 ārzemju organizācijas darbojas mūsu valstī. Tad mums ir dažādi cilvēktiesību aktīvisti, kas arī aktīvi darbojas. Esmu nosūtījis 18 iesniegumus cilvēktiesību tiesai. Arī mani kolēģi šajos procesos ir iesaistīti.
Un tad salīdzināt Azerbaidžānu ar Baltkrieviju, kas ir principā Krievijas federācijas padotā, tas nav taisnīgi. Jo Azerbaidžāna tiešām pretojas šai muitas savienībai. Paldies! Es pārstāvu no Ukrainas. Man ir divi komentāri ārlietu ministrijas pārstāvim. Es pieņemu, ka jūs nepaudāt Latvijas oficiālo nostāju, sakot, ka Krīma nav Ukrainas daļa. Es pats esmu no Krīmas, un tas man ir personīgi ļoti nozīmīgs jautājums. Krīma joprojām ir daļa no Ukrainas, neraugoties uz Krievijas militāro klātbūtni, un es pieņemu, ka Latvijas oficiālā nostāja saglabās nemainīgi. Otrkārt, jūs pieminējāt iesaldēto konfliktu Donbasā. Diemžēl šobrīd tas joprojām nav iesaldēts, jo joprojām netiek īstenots pamiers, ikdienas tiek nogalināti vai ievainot vairāk cilvēki. Labi, paldies. Tad nākamais jautājums. Paldies. Es pārstāvu starptautisko pilsoniskās sabiedrības organizāciju. Ja skatāmies uz šīs konferences dalībnieku sarakstu, tad neredzam šeit pārstāvjus no Spānijas vai Grieķijas pilsoniskās sabiedrības, taču viņu mentalitāte ir ļoti līdzīga Azerbaidžāņiem, Gruzīniem, Armēņiem. Es domāju, ka ES ietveros, un viņi arī piedalās Erasmus plus programmā, un tas norāda uz to, ka daudzas ES organizācijas, arī no Grieķijas, Norvēģijas, piemēram, piedalās dažādos pasākumos Gruzijā un Armēnijā. Un šīm organizācijām arī vajadzētu vairāk pat interesēties par piedalīšanos šādos projektos. Sadarbība Austrumu partnerības ietveros ir ļoti nozīmīga. Pilsoniskai sabiedrība ir ES sabiedrotais. Un pilsoniskā sabiedrība ir cilvēku kopums, kas iesaistās demokrātisko reformu veicināšanā Azerbaidžānā, Gruzijā. Un ja mēs runājam par skaitļiem, tad tikai 5% finansējuma tiek novirzīti pilsoniskās sabiedrības organizācijām, taču tā veicina demokrātiskās reformas. Un šāds finansējuma trūkums var apdraudēt starptautisko projektu īstenošanu mūsu valstī un arī sadarbību ar ES. Tādēļ es vēlos vaicāt, lūgt Latvijas premjerministru un mūsu partnerus, ka būtu nepieciešams mainīt šo procedūru Austrumu partnerības ietvaros, lai aizvien vairāk valstu un NVO no ES varētu aktīvi iesaistīties šajā partnerībā un sadarbībā. Paldies! Es esmu NVO ģenerāla sekretāre no Moldovas. Mēs nodarbojamies ar brīvprātīgo darbu. Man bija liels prieks, ka varu piedalīties šajā konferencē un būt premjerministrs
vienvieta ar premjerministru, taču man ir daži jautājumi. Jūs pieminējāt, ka cilvēki, kas strādā dažādos sindikātos, šeit runāja par ārotbiedrībām, ka tās nepārstāv cilvēkus, taču es domāju, ka tās ir līdzīgas kā NVO, jo šeit tiek maksātas dalības maksa, un šie cilvēki izmanto luksusa transporta līdzekļus un tam līdzīgi, varbūt, ka viņi pārstāv cilvēkus, kas viņiem labi maksā, taču tieši joprojām ir cilvēki, kas dzīvo mūsu valstīs. Taču mēs nemaksājam, mums nav dalības maksa, mums nav nekādi spēki, kas stāv aiz mums. Mums ir 2, 3 darbinieki, grāmatvedis, auditors. Taču šeit rodas jautājums, kāda tad ir mūsu pozīcija. Kādā ziņā mēs esam pilsoņi, kas ir gatavi cīnīties par savām tiesībām. Moldovā ir vairākas padomes, kas ļoti veiksmīgi darbojās. Mēs no Briseles esam saņēmuši rekomendāciju, ka ir nepieciešams īstenot noteiktas reformas, it sevišķi attiecībā uz integrāciju. Un šobrīd mums ir neviens 2, bet jau 4 sadarbības platformas, kur tie paši cilvēki dodās uz dažādām televīzijas pārraidēm, prezentē Eiropas integrācijas projektus, un viņiem līdz ar to vairs nepaliek laiks sagatavot jaunus projektus. Tādēļ mana doma ir, ka tad, kad mēs uzaicinām cilvēkus internetā izvietot dažādus attēlus un pašatēlus internetā, viņiem vairs nebūs iespēja runāt ar žurnālistiem, ja viņi visu laiku pavada tikai publicējot informāciju internetā un apmeklējot dažādas konferences. Es esmu Gruzijas pārstāvis. Man jautājums par ziloni telpā un par to, cik nopietni mēs par to attiecamies. Cik es pats saprotu, tad šis konflikts nav tikai Ukrainā, tas ir vērojams visās austrumu partnerības valstīs, un tā forma ir ideoloģiskā cīņa un informācijas karš, arī maigās varas pielietošana šajās valstīs, un lielā mērā arī tā cilvēku proporcija, kas ir gatava pievienoties Eirāzijas Savienībai, ko vēstniekungs jau pieminēja, un tas viss ir rezultāts šai tiešām nopietnai un plānotai cīņai. Tad mans jautājums, cik mēs nopietni attiecamies pret šo faktoru un vai mums nevajadzētu kaut ko vairāk darīt, lai to novērstu. Paldies, šeit vēl kāds jautājums. Arī zāles aizmugurē ir parādījusies roka. Paldies, Babinski kungs. Razins Rolājevs, reģionālās analīzes centrs no Azerbaidžānas. Man ir 4 komentāri, centīšos izteikties īsi. Jūs esat, protams, uzskaitījuši vairākas problēmas, kas Azerbaidžanā ir realitāte. Jūs esat norādījuši un arī citās konferencēs
un avotos ir izskanējušas rekomendācijas, ka Azerbaidžanu vajadzētu izslēgt no Eiropas padomes vai ES vajadzētu pārtraukt pārunas par asociācijas līgumu ar Azerbaidžānu, bet es nedomāju, ka tas ir īstais risinājums. Jo tādā gadījumā ES zaudē šo dialogu iespēju. Vismaz šobrīd Azerbaidžāna var sēsties pie galda ar ES un pārunāt dažādus jautājumus. Pēc Padomju Savienības sabrukuma tas nebija iespējams nedz ar Krieviju, nedz citām postpadomju valstīm. Taču, ja ir iespēja īstenot pārrunas un dialogu un pārliecināt, tad tas ir ļoti nozīmīgi un tas var arī būt noderīgi Azerbaidžānai šobrīd. Otrs komentārs. Protams, mēs visi cenšamies darīt visu iespējamo, lai Azerbaidžāna parakstītu asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību. Taču, kā mēs šodien redzam un redzēsim arī rīt, Azerbaidžāna neparakstīs asociācijas līgumu. Un viens no iemesliem varbūt aizbildinājums, taču nenoliedzami tas, ka Ukraina zaudēja savu teritoriju Krievijai un ES nespēja tai nekādā veidā palīdzēt. Ja Azerbaidžāna paraksta šo asociācijas līgumu un daudz amatpersonas par to ir daudz runājušas, tad Azerbaidžāna varētu saskarties ar tādu pašu likteni kā Ukraina. Azerbaidžānas dienvidos un ziemeļos varētu sāsināties dažādi etniskie konflikti un līdz ar to Azerbaidžānai būtu jaunas problēmas jau pēc Nagorno-Karabahu konflikta. Līdz ar to šis tātad nav īsti aizbildinājums, ko Azerbaidžāna izmanto, jo šie ir tiešām reāli draudi, ko rada Krievija. Treškārt, esmu piedalījies daudzās sarunās un ikreiz esmu redzējis, ka Azerbaidžānas amatpersonas neraugoties uz to, ko saka Eiropas Savienība, lai censtos panākt, ka Azerbaidžāna paraksta asociācijas līgumu, Azerbaidžāna uzreiz piemin Nagorno-Karabahu. Un šis ir tāda tendence, mēs vienmēr pieminam šo konfliktu. Un, lai ko sacītu otra puse, lai Eiropas Savienība censtos pievērst uzmanību citiem darba kārtības jautājumiem, tas nekad nenostrādā. Tad, ES ir skaidrs skatījums par Gruziju, par Ukrainu, un viņi ir atzinusi teritoriālo integritāti Ukrainai, un šeit ir skaidra nostāja par šiem konfliktiem. Taču, kas attiecas uz Nagorno-Karabahu konfliktu Azerbaidžanā, Eiropas Savienībai nav skaidra nostāja. Līdz ar to, ja ES ieņemtu skaidru pozīciju attiecībā uz šo konfliktu un Azerbaidžānas teritoriālo integritāti, arī tas varētu veicināt Azerbaidžānas pārunas ar Eiropas Savienību un tās tuvināšanos ES. Un visbeidzamais, ko vēlējos sacīt, es domāju, ka vajadzētu būt arī motivējošiem faktoriem tādām valstīm kā Azerbaidžānai, lai radītu lielāku interesi pievienoties ES. Piemēram, Kalnietes kundze jau sacīja, ka ir šie princips vairāk ir vairāk, mazāk ir mazāk, un ka mums pastāv šādas iespējas. Taču šobrīd Azerbaidžāna nevēlas šos ir vairāk principus vai mazāk ir mazāk principus, tai tie absolūti nerūp. Azerbaidžāna šobrīd nav ieinteresēta padziļinātā tirzniecības līgumā. Mums nav īsti intereses pastiprināt šādus eksportus, piemēram, uz ES. Līdz ar to jautājums, kādi citi motivējošie faktori no ES puses varētu tikt īstenoti. Labi, tad dosim tagad vārdu runātājiem zāles aizmugurē, pēc tam kundzei priekšā, tad dosim vārdu panelistiem un tad
būs nākamais jautājumu rauns. Paldies, Akiv Kurubānovs, Demokrātisko iniciatīvu centrs no Azerbaidžānas. Ja jūs teiksiet visu to pašu, ko iepriekšējais runātājs, tad varat vienkārši sacīt, ka jūs piekrītat. Pirmkārt, es vēlos pateikties organizatoriem un runātājiem, it sevišķi Beljatska kungam, par viņa runu, kas aprakstīja tiešām mūsu realitāti. Es gribētu arī pieminēt, ka situācija aizvien pasliktinās ar katru dienu, un baiļu atmosfēra ar katru dienu pastiprinās. Es redzu, ka tiek īstenota nopietna nomelnošanas kampaņa mēdījos pret pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, un to īsteno valdības pārstāvji. Piemēram, varu sacīt, ka prezidenta padomnieks sacīja, ka pilsonisko sabiedrību salīdzināja ar 5. kolonnu. Arī jautājums par politieslodzītajiem aizvien ir aktuāls. Un jaunākajā sarakstā ir 85 politieslodzītie, kas šobrīd atrodas apcietinājumā. Tad jautājums, ņemot vērā šo saspringto situāciju, kā pilsoniskā sabiedrība var būt strateģisks partneris? Ja pilsoniskā, un kāda varētu būt pilsoniskās sabiedrības loma mūsu valsts nacionālajā politikā? Paldies, atvainojos par savu piezīmi, ka vēlties teikt to pašu, ko iepriekšējais runātājs. Tad mums dāma zāles priekšā. Labdien, Rasma Pīpiķe. Esmu no Latvijas, pārstāvu vienu no lielākajām NVO jumta organizācijām. Jāsaka, diemžēl mūsdienās šobrīd izstāsta, ka pilsonisko sabiedrību pārstāv Sandra Kalniete un vēstnieka kungs. Taču es vēlos pateikties mūsu viesiem no citām valstīm, kas aprakstīja situāciju savās valstīs. Un es vēlos arī sacīt, ka pilsoniskā sabiedrībai nav pienākums uzklausīt politiķu norādes. Pilsoniskā sabiedrība jau daudzus gadus mūsu reģionā ir sagatavojusi ziņojumus par reālo situāciju pilsoniskajā sabiedrībā, un, diemžēl, šos ziņojumus apmaksā nevis pašu valdības, bet citu valstu valdības. Un, ja man nebūs iespēja izteikties vēlreiz konferencē, vēlos sacīt jau tagad, ka Latvijā ir daudz, kas, ko piedāvāt jaunatīstības valstīm, austrumu partnerības valstīm, jo mēs esam ar pilsoniskās sabiedrību, panākuši pilsoniskās sabiedrības iesaisti likumdošanas procesā, parlamenta darbā. Mēs esam daudz ko panākuši pēdējo 10-15 gadu laikā, arī kopš esam Eiropas Savienības dalībvalsts. Mums ir saprašanās memorands ar valdību. Katru mēnesi tiekamies ar valdības pārstāvjiem un pārunājam pilsoniskai sabiedrībai nozīmīgus jautājumus. Daudzkārt likumi ir pārstrādāti, nodoti atkārtotai izskatīšanai, pateicoties mūsu līdzdalībai, un šis ir rīks, kas tiek izmantots regulāri. Mums ir arī dažādi citi rīki organizāciju kapacitātes veicināšanai, ko jūs varētu izmantot savās valstīs. Mēs zinām daudzus
vietēja līmeņa, daudzas organizācijas, kas regulāri tiekas ar valdības pārstāvjiem. Mums ir resursu centrs Marta, kas palīdz sievietēm un izveidojas filiāli Azerbaidžānā. Šie ir piemēri, kurus mums vajadzētu uzsvērt šādu veidu konferencē. Mums ir arī atbalsta un aizstāvības rīki. Protams, mēs neesam piedzīvojuši karu mūsdienu izpratnē, taču jāsaka, ka ikviena pilsoniskās sabiedrības organizācija, kas aizstāv kādas grupas intereses, regulāri piedzīvo savu veidu karu ar politiķiem. Mums ir šie rīki, un es ceru, ka šīs konferences laikā mēs varēsim detalizēti pārunāt, kādus rīkus mēs varētu piedāvāt jums. Vēlos jūs sveikt Latvijā, man prieks, ka jūs esat ieradušies, un ceru, ka jūs novērtēsiet šo konferenci. Paldies! Thank you very much. Paldies. Ir 2 jautājumi. Mēs atgriezīsimies pie paneļa diskusijas. Vēl ir mazliet laiks. Paldies. Ir tik daudzas problēmas paceltas. Centīšos atbildēt uz dažām no tām. Protams, tā ir taisnība, ka nevalstiskās organizācijas tām nav pienākums klausīties, ko saka politiķi. Un laimīgā kārtā Latvija ir pāri šim posmam. Neviens politiķis Latvijā neuzdrīkstētos pat kritizēt nevalstiskās organizācijas par to pūlēm uzlabot likumdošanu un arī runāt par kādām problēmām. Vairākiem komentāriem, kas izteikti, es vēlos uzsvērt izteicienu, kas savā ziņā mani nokaitināja, ko Eiropas Savienība patiesībā vēlas, ko Eiropas Savienība pieprasa un sagaida un tā tālāk. Eiropas Savienība nesagaida neko. Viss ir jūsu pašu rokās, kad oranžās revolūcijas laikā delegācijas no Amerikas Savienotajām valstīm devās uz Ukrainu un klausījās sūdzības. Janukoviča laikā tas bija sūdzības, ko izteica NVO par situāciju Ukrainā. Tad visbeidzot delegācija pavaicāja, ko jūs darīsiet tajā labā? Un NVO atbildēja, viņi nebija apmierināti ar šo jautājumu, un arī šeit jūsu izteikumos es to dzirdēju. Viņi tiešām domāja, ka amerikāņi vai kā šajā gadījumā Eiropas Savienība atnāks un atrisinās problēmas. Taču man ir jāsaka, skaidri jāizdala, ka situācija, kas ir Moldovā, Ukrainā, kur pilsoniskā sabiedrība ir dzīvīga un augoša, tādās valstīs kā Baltkrievijā un Azerbaidžānā, kas runājot ar Hannas Ārena vārdiem, nav patiesībā politisku iespēju. Un šeit starptautiskā kopiena var atbalstīt morālā veidā situāciju un arī finansiāli. Kā jau minēju, ikreiz, kad runāju ar Hāna kungu, es izsaku atbalstu finanšu piešķiršanu no AP budžeta. Jo ir grūti NVO izdzīvot bez atbalsta. Un visbeidzot, kas vēl diezgan dabiski šajā diskusijā un komentāros, mēs nerunājam tik daudz par pilsoniskās sabiedrības panākumiem. Mēs vairāk koncentrējamies uz tēmu par starptautiskajām attiecībām un kārtību. Tas arī atspoguļo ļoti grūtu laiku, kuru mēs šobrīd piedzīvojam. Tāpēc es vēlētos ierosināt
ka viena no lomām, ko AP valstis un pilsoniskās sabiedrības šajās valstīs spēlē, ir veidot saites ar rietumu NVO. No Nīderlandes pārstāvis norādīja, ka ir sapratnes trūkums pilsoniskajā sabiedrībā rietumos tieši par situāciju, kādā šobrīd atrodas austrumu partnerība, kā arī par grūtībām, ar ko saskaras austrumu partnerības ietveros NVO. Tas būtu izglītojošs pūliņš, jo tieši kontakts starp cilvēkiem var ievērojami palielināt sapratni par to, kādas patiešām ir problēmas. Tika teikts, ka ECOSOC patiešām nesaprot, par ko ir runa. Tas ir diezgan dabiski, taču paskatoties no otras puses, daudzās AP valstīs un arī Japānā un Amerikas Savienotajās valstīs politiķi un pat vēl vairāk sabiedrība nespēja saprast, kā Eiropas Savienība funkcionē, ko tas nozīmē integrēties šajā savienībā. Šīs zināšanas būtu vērtīgi izplatīt. Es vēlētos jums novēlēt aktīvāk piedalīties šīs starptautiskās dimensijas celšanā un savas valsts vajadzību izteikšanā. Es varētu brīdināt, ka ikreiz, kad jūs esat kādā politiskās pārunās un kāds saka, vienalga, ko es saku, tas nepārstāv manu oficiālo pozīciju. Es biju reiz vicepremjērs, un es zinu labāk nekā jebkurš cits Ukrainas pilsonis, kā funkcionē Eiropas Savienība. Un jau 8 gadus esmu pilsoniskās sabiedrības aktīvists un zinu, kā tas darbojas. Tāpēc visas manas piezīmes par ECOSOC ir kaut kas, ko domā arī šeit klātsošie Ukrainas aktīvisti. Un tas nav tāpēc, ka es kādu kritizēju. Tas, ko es saku, es vēlos teikt, ka solidaritāte ir galvenais spēks, kas virza attīstību. Arotbiedrības nekad nav bijušas NVO, patiesībā tās ir kalpojušas valdībai vienmēr. Un runājot par biedra maksu, ja jūs esat ierēdnis, jūs nemaz nemaksājat šo ierēģa maksu. Tātad šeit ir pieeja pilnīgi cita. Un runājot par miljoniem biedru, tad ir pilsoniskās sabiedrības un dažāda veida NVO. Lielākā daļa cilvēku, kas šeit ar mani piedalās, ļoti labi zina, kā Eiromaidans tika organizēts. Tur nebija arotbiedrību, viņi nevarēja palīdzēt. Nebija arī vadības, neviens nezināja, ko darīt ar 1 miljonu cilvēku ielās. Ik viens gandrīz, kas šeit ir klātesošs, bija tur kādā saistībā. Vecāki, kas piedalījās protestos pret to, lai viņu bērnus brutāli piekautu. Tagad Firtašs kungs saka, ka viņš ir Eiromaidāna autors, taču tas jāuzsver, ka tā nav. Mans personiskais uzskats ir ļoti pragmātisks. Es uzskatu, ka ja mans laiks un mana dalība šeit pievieno vērtību šim pasākumam, es turpināšu. Taču, ja es redzu, ka es cenšos definēt kaut ko nedefinējamu,
tad es zinu, ka es patiesībā šīs 2 dienas varētu efektīvāk pavadīt savā valstī. Lūdzu, neiet prom. Palieciet. Es vēlētos komentēt kādus interesants izteikumus, ko teica mans kolēģis par to, ka varētu pienākt tādi laiki, kad Baltkrievijas valdība varētu pieprasīt pilsoniskās sabiedrības atbalstu. Tā tiešām ir fantastika, jāsaka, jo pēc tā, ka tas tiek sastaistīts ar drošības draudiem Baltkrievijas neatkarības ziņā, un kolēģi arī pieminēja, ka Azerbaidžānai šis jautājums ir aktuāls. Es saprotu, ka mūsu valdība neredz partneri pilsoniskajā sabiedrībā, lai aizstāvētu mūsu valstu neatkarību. Tas, kas šobrīd, ko veido Baltkrievijas valdība, ir kopīgas militāras apmācības pie Lietuvas un Polijas robežām, Krievijas bāzes Baltkrievijā, kas tiek atvērtas. Babrovskā mums atvēra jaunu Krievijas militāro bāzi, tur ir vairākas Krievijas lidmašīnas, un katru rītu 6 šīs lidmašīnas lido virs mūsu galvām un vakarā apsēžas. Ir tikai 10 minūšu lidojums līdz Ukrainas robežai no šīs vietas. Un jautājums ir, vai mūsu lielais austrumu kaimiņš vaicās, vai varēs aizlidot līdz Kijevai. Taču atbilde, es domāju, ir zināma. Mūsu valstu neatkarība, tāpēc vēlos apgalvot, ir atkarīga no šīm attiecībām. No savienībām, ko veido mūsu valdība. Ja, pateicoties Aleksandram Grigorjevičam, šobrīd tiks veidotas, tiks stiprinātas vairākas saistības ar Krieviju, tad es domāju, ka tieši šī valdība varētu radīt neatkarību, ja būtu, tas būtu iespējams. Un runāt par iespējamiem uzbrukumiem, analizējot Krievijas televīzijā, to, ko mēs redzam, protams, var sajaukt prātā. Ir bijis laiks, kad es skatījos pagājušajā gadā pavasarī Krievijas televīziju kolonijā. Mums bija viens televizors uz 100 cilvēkiem. Mēs skatījāmies, piemēram, televīziju. Skaties vienu dienu, skaties nedēļu, un pēc tam jau sāc domāt, kur es atrodos, kas tas ir. Protams, tas ir kā Gēbeļa propaganda, kā mēs to kādreiz saucām. Tas ir kaut kas, ko vajadzētu apstādināt, ja ir tāda iespēja. Un, piemēram, Latvijā, ja to var kaut kādā veidā likumīgi izdarīt, to ir jādara. Tāpat kā nedrīkst reklamēt vārdarbību un pornogrāfiju, tieši tāpat arī nedrīkst reklamēt šādu propagandu. Protams, šādās valstīs kā mūsējā AP valstīs akcents jāliek uz neatkarīgu mēdīju attīstību mūsu valstīs, kas ir reāli pretstatīta, kas dod alternatīvu informāciju, kā piemēram Baltkrievijā ir neatkarīgi saiti, kur cilvēki klausās neatkarīgu radio no Polijas, Radio Rācija, ir neatkarīga televīzija caur satelītu no Polijas. Protams, ka šie neatkarīgie projekti ikvienā no mūsu valstīm ir jāatbalsta, un AP loma šeit ir diezgan maza, ir jāpastiprina neatkarīgie mēdīji mūsu valstīs. Tas nav jādara tikai ar vienu lielu krievalodīgu projektu, kurš nebūs tagad efektīvs, jo situācija mūsu valstīs ir ļoti atšķirīga. To varētu izdarīt ar vienu informācijas aģentūras palīdzību, kur ietverti dažādi nacionālai telekanāli. Taču tajā pašā laikā tā jābūt informācijai sešās valodās, piemērota katrai no šīm valstīm. Tikai šādā veidā mūsu valstīs varētu presatīt informāciju šai propagandai, kas
blāķiem veļas šobrīd no austrumiem. Es vēlētos teikt, ka Pilsoniskās sabiedrības fórums, mēdīju grupa veica monitoringu martā Krievijas programmām. Un rezultāts var redzēt mājaslapā, AP mājaslapā. Un galvenā doma ir tāda, ka Krievija saka saviem cilvēkiem, ka tie ir apdraudēti, ka ir un ka uzbrukums nāk no ASV. Es jums iesaku apskatīt šo informāciju. Boikāna kungs, lūdzu. Let me address first the issue of Ukraine. Pirmkārt, pievērsīšos Ukrainas jautājumam. Tad runājot par Ukrainu, es runāju par izmaiņām realitātē. Skaidrs, ka Latvijas oficiālā nostāja ir skaidra un nemainīga. Es arī pieminēju konfliktu Donbasā, kur šeit skaidrs, ka joprojām notiek sporādiski uzbrukumi un kaujas, un Minskas vienošanās īstenošana ir atslēga miera nodrošināšanai. Jā, tad vienojamies par to, ka šeit joprojām notiek karadarbība. Kas attiecas uz Azerbaidžānu, protams, vēlos paust līdzjūtību par vakardien notikušo traģēdiju. Atsaukšos uz kolēģu sacīto, es noteikti esmu pret Azerbaidžānas izslēgšanu no dažādām organizācijām, jo tādējādi mēs zaudētu saziņas kanālus. Protams, ir nepienācīgi tiek ievērotas cilvēktiesības Azerbaidžānā un ir šeit ļoti daudz, kas darāms, taču ja nav šie formāti, kuros īstenot dialogu un pārunas, tad mēs nevaram gaidīt, ka notiks kādas reformas, ja izslēgsim Azerbaidžānu no dažādām organizācijām. Kolēģis pieminēja ziloni telpā. Es domāju, ka mums nav īsti skaidri definēts risinājums, kā rīkoties ar šo situāciju. Es domāju, ka svarīgi ir norādīt, ka mums ir jāstiprina mūsu valstu izturība, mums ir jāīsteno reformas, un tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Skaidrs, ka Austrumu partnerība nav bijusi gana efektīva drošības jautājuma risināšanai. Tā nebija sagatavota situācijai Ukrainā, līdz ar to mēs mācamies ikdienas, taču mums šobrīd ir jāstrādā kopā ar Gruziju, Moldavu, Ukrainu, ar pārējām Austrumu partnerības valstīm jācenšas pēc iespējas uzlabot situāciju, pēc iespējas mazināt spiedienu, kas tiek izdarīts uz šīm valstīm. Es atkārtošu kolēģis Kalnietis sacīto, ka Austrumu partnerības galvenais mērķis nav, galvenā ideja nav par to, ko ES sagaida vai grib. Galvenais ir, ko jūs vēlaties un ko jūs vēlaties saņemt no šīm attiecībām ar Eiropas Savienību. Tā ir jūsu izvēle, tā nav ģeopolitiska sacensība ar Krieviju vai kādu citu. Mēs uzskatām, ka šīs 6 valstis, kā neatkarīgas valstis, var pašas izlemt, kas ir visatbilstošākais to interesēm. Paldies, apsolīju kundzei šeit priekšā. Izcīsimies gan ļoti īsi, jo mums sāka beigties laiks. Paldies, Olena Pristāka. Man nav jautājums, vēlējos tikai pateikties visiem panelistiem par lielisku konferences iesākumu, un es vēlos pievienoties tiem, kas jau ir izteikušies, sakot, ka, ja mēs vēlamies pārmaiņas, mums ir jāmainās pašiem, mums ir jākļūst labākiem, stiprākiem, jāmācās vienam no otra, un jāizteno savu ietekme gan vietējā mērogā, gan starptautiskajā arēnā. Šeit nerunāju tikai par Eiropas Savienību, bet arī par Eiropas padomi, ANO, Pasaules tirdzniecības organizāciju. Mums ir jāaicina savas valdības īstenot kopīgus pasākumus, lai cīnītos pret Krievijas radītiem draudiem. Pateicos visiem un novēlu veiksmīgu darba dienu. Paldies! Pārstāvu Armēniju. Es gribētu atsaukties uz dažiem jautājumiem, kas izskanēja, un es vēlētos uzzināt jūsu viedokli. Vai iespējams, ka politiskie līderi var ietekmēt pieņemtos lēmumus? Mūsu valstī nav politisko līderu, jo visi vienkārši cīnās par ietekmi,
Taču politiskie līderi neuzklausa pilsoniskās sabiedrības sacīto. Politiķi neuzklausa to, ko mēs tiem vēstam. Un tad, kur ir problēma? Parasti Eiropas Savienība sadarbojas tieši ar augstākajām amatpersonām. Un ES domā, ka šīs amatpersonas uzklausa pilsonisko sabiedrību. Taču šeit patiesībā tā nebūtu nav un sadarbībai joprojām ir lielas problēmas. Iepriekšējā Eiropas komisija pierādīja, ka viņi neuzklausa to, kas patiesībā notiek Armēnijā. Viņi turpina sadarboties ar šiem politiķiem. Mums šobrīd ir 15 politieslodzītie. Tiek izmantota vardarbība un notiek cīņa pret politiskajām kustībām. Armēnijā situācija iespējams mazliet atšķiras no tās, kāda ir šobrīd Azerbaidžānā, taču mēs tiešām baidamies, ka mūsu situācija var kļūt līdzīga Baltkrievijai un Azerbaidžānai. Tādēļ ir īpaši nozīmīga Eiropas Savienības nostāja. Mēs saprotam, ka tā nav vienota institūcija un līdz ar to tās nostāja attiecībā uz cilvēktiesībām ir īpaši nozīmīga. Mums nav vienota platforma, lai saprastu, kas īsti ir Eiropas Savienība. Mums pastāv dažādi iekšēji apdraudējumi. Mūsu valdība neatskaitās mūsu pilsoņiem, tā tikai mēģina iegūt finansējumu no Eiropas Savienības, un Eiropas Savienības finansējumam būtu tieši jāveicina situācijas stabilizēšanos, taču mēs neredzam šādas izmaiņas, mēs redzam, ka situācija var tikai pasliktināties. Mēs esam skaidri definējuši, ka izvairoties un novēršot Krievijas apdraudējumus, nenovēršot Krievijas apdraudējumus, mūsu turpmākā attīstība nav iespējama. Mums ir par to jāsagatavo arī ziņojums. Draudi, kas šobrīd ir vērojami Ukrainā, pastāv arī Armēnijā. Un tad, jautājums, kas tad mūs uzklausīs? Jūs sadarbojaties ar Armēnijas amatpersonām, un es šeit runāju par Eiropas Savienības pārstāvjiem. Mums ir jāiekļauj šī ideja arī jūsu stratēģijā. Ir nepieciešams izstrādāt konkrētu stratēģiju attiecībā uz Krieviju, un es nevēlētos, ka mēs nonākam tādā situācijā, kā ir Baltkrievija un Azerbaidžāna. Armēnija šobrīd ir apdraudēta. Paldies, un baidos, ka mums ir beidzies laiks. Kalnīts kundze, došu jums pirmajai vārdu. Es saprotu jūsu sašutumu, jo no ārpuses ir grūti saprast, kā Eiropas Savienība pieņem lēmumus. Un tas ir saistīts ar Savienības uzbūvi. Eiropas Savienība ir nacionāla valstu savienība, un katrai valstī ir savas tiesības un sava izpratne par savām interesēm. Un ņemot to vērā, ir jāsaprot, cik milzīgs panākums ir tas, ka mēs spējam 28 valstu vidū nonākt pie vienotas pozīcijas. Ir tās valstis, kas pārstāv atšķirīgas nostājas un taču spēj vienoties par kompromisu. Ieviešot sankcijas pret Krieviju pēc Krimas aneksijas un militārās agresijas, šis ir spēcīgs signāls,
Ir dažas valstis, kas vēlas pārskatīt šo sankciju režīmu, taču visbeidzot padome nonāca pie vienprātīga lēmuma, ka sankcijas tiks turpinātas līdz otrās Minskas vienošanās pilnīgai īstenošanai. Joprojām pastāv jautājums, kā tad mēs interpretēsim to, kurā brīdī šī vienošanās ir pilnībā īstenota. Nu, tas ir vēl diskusiju jautājums. Bet vēl kāds jautājums, ko vēlējos pacelt, ir par propagandu un pretpropagandu. Propaganda ir kaut kas ļoti negatīva darbība, negatīvs vārds. Tas nav tas, ko Eiropas Savienība vēlas darīt. Mēs apspriežam citu iespēju, kas mēs tātad savā budžetā izvērtējam iespēju novirzīt ievērojumus līdzekļus, lai izveidotu spēcīgu rīku televīzijas kanālu, kas raidītu Krievu valodā. Un pēc tādas pašas formulas kā tāda kanāla kā Al Jazeera vai Russia Today, kur nozīmīga loma ir izklaides raidījumiem, un otra raidījuma daļa ir par vietējām sabiedrībām. Tas arī būtu noderīgs rīks austrumu partnerības valstīm, jo tas veicinātu izpratni par to, kā dzīvo Eiropas Savienība, kāda ir cilvēku pieredze Eiropas Savienībā, ar kādām sociālām, ekonomiskām problēmām un labumiem tie saskaras un kāds ir Eiropas Savienības sniegties ieguldījums. Paldies. Tagad kafijas pārtraukums, atgriežamies 11:30.